vajadzēs tā darīt, jo tas nav četri šodien. Viņai tur tā ir. Kā nākamais mēs aicinām savu uzrunu izteikt organizāciju Helsinki 86. Labdien! Konstantīns Kukuls man nepilnvarojas Helsinki 86 vārdā nolasīt viņu uzrunu. Citēju. Ir marts. Mēnesis, kad mēs katrs atsevišķi un visi kopā apliecinām savu cīņu, visi karavīri priekšā, kas nesaudzējot savas dzīvības, ar ieročiem rokās, varonīgi cīnījās pret visļaunāko 20. gadsimta parādību – bolševismu. Vai kāds šodien mūsu tēviem un vectēviem var pārmest, ka viņi cīnījušies kopā ar Vācu armiju? Tad jāpēc, kā ar visiem tiem, kas dienēja padomju armijā? Vai tad latvieši labprātīgi gāja kalpot komunistiem un nestāja 6 valsts uniformu? Jebkuram patstāvīgi domāt spējīgam cilvēkam skaidrs, ka latviešu leģionu vārdu Otrā pasaules karā bija saistīts latviešu tautas pēdējās cerības novērst mūsu valsts otrreizējo okupāciju un nokļūšanu komunistu verdzībā un Sibīrijas nāves nometnēs. Latviešu leģionāri cīnījās, lai jauns komunistiskais genocīds nevest iznīcībā latviešu tautu. Viņi cīnījās ar cīņu apņēmību un varonību. Tādēļ šodien visai pasaulē būtu jāpateicas mūsu karavīriem par viņu pašu upurēšanos, lai apturētu sarkano laupītāju un slepkavu invāziju Eiropā. Eiropiešiem beidzot ir jānoliec galvas Latvu karotāju priekšā, kas bija pirmais aizsardzības salons, kas noturēja mežonīgās komunistu ordas Kurzemē līdz pat 1945. gada mājām. Sabiedrība nedrīkst aizmirst, pateicoties tieši leģionam, tādi kā Vaira Vīte Freiberga un visa latviešu trimda 48 pēckā gadus varēja baudīt pārticīgu dzīvi tūkstošiem jūdžu attālumā, okupētās, pazemotās un izdarotās dzimtenes. Tā vietā, lai pateiktos, šī labi situētā Kanādas pensionāri noliek ar tautas sauto brīvības pieminekli žogu un atļauties rādīt sienījumiem, simtgaliem un pirkstus pie deniņiem. Apjaušana nekaunību, kas ļauj pazināt, ka tie, kas iešot 16. martā, pieminēt 16. martu, nesot Latvijas patriotu. Nē, kundze, par spīti tev un taviem apjauzējiem draugiem no Maskavas un Briseles, 16. marts bija, ir un paliks, ka latviešu leģionāri tam, ka jūsu sētīja patrioti šajā dienā apkaro, 16. marts jau kļūst par simbolis nacionālās pašapziņas un tautas vienotības dienu, kurā vienot valodu rod sirmie leģionāri un jaunā paudze. Cīņa vēl nav galā tautas godu bradātāju. Kaut mūsdienās ienaidnieku tēls nav tik skaidri redzams, kā tas bija agrāk, un ļaunā daba vairs nav tik atkal brutāli un ideoloģiski banāli, tomēr ļaunums veikali mainīs savu izskatu. Tas slēpjas ar vienlīdzības saukļiem, ko viņi dēvē par politisko korektumu. Mūsinoši, nesaprotam, nesataustām demagoģiju, ko viņi paši nosaukuši par liberālismu. Šī jaunuma mērķis iznīdēt visu nacionālo, patriotisko, dievīgo un svēto. Vai tā atdos to, kas izcīnīts ar pašu asinīm? Nē, vēlreiz nē. Savā laikā dzejnieks Edvards Rīvs rakstīja, kaut kur no slaidniekā suņu tevīm kostos, līdz cerības pretī nākamajai vairs ir. Dievs svētī Latviju, Konstantīns Kukuls, Nacionālās spēku savienības pārstāvniecības vadītājs ASV, cilvēktiesību aizstāvības grupas Helsinki 86 dalībnieks.